Mēs, principā, nodarbojamies ar visu, kas mums atnāk, mēs mēģinam tikt galā. Un mums ir maksas aprūpes nodaļa, kur cilvēki paliek tad, kad viņi nonāk kāda nelaimē. Viņi, piemēram, nevar pēc tam sevi aprūpēt vai sagādāt sev ēdienu, un viņam vajadzīga pieskatīšana, aprūpe, uzraudzība, asistēšana. Un arī tad, kad viņi nonāk sarežģītos dzīves apstākļos, kad viņam vajag meklēt jau tiešām profesionāļu palīdzību. Piemēram, no maksas aprūpes nodaļas arī ir stāsts, kad man bija paciente pēc galvas smadziņu operācijas. Viņa atnāk un saka, man, doktor, pie jums uz dažām dienām. Es saku, ko tas nozīmē? Viņa saka, man uz to maksas aprūpi, jo es tā kā īsti netieku mājās pati ar savu saimniecību, un man vajag tā kā pabarot, man vajag tā kā atnest un uzraudzīt. Un beigās sanāca, ka viņi bija izoperēts galvas smadziņu audzējs, un tā kā sarunā ar onkologu, viņa saprata, ka viņi burtiski dažas nedēļas palikušas. Iespējams mēnesis, bišķiņ vairāk, bet ne vairāk. Objektīvi viņu izmeklējot, es īsti sliktu neko neatradu, bija tikai kreisas rokas tā kā, viegla parēze. To viņa mācījās pati pēc tam gan atkal atsākt drukāt, gan rakstīt. Un mēs ar viņu cītīgi strādājam. Ļoti emocionāli un mentāli un psihosomātiski. Kā viņa jūtās, mēģinājām raisīt tik pozitīvas domas un attīstīt tik iekšējas cerības un vislabākas izjūtas un nedomāt par to, kas viņi sagaida priekšā vai kāda prognoze ir. Ziniet, viņa nodzīvoja gadu, tad viņa nodzīvoja jau sākas 2. gads, un tad viņa beigas pateica, doktor, es laikam došos mājās. Un tas stāsts ir īstenībā unikāls, viņš nav vienīgais, mums nav tie vienīgie gadījumi. Arī tie, kas bija atvesti uz 2-3 dienām, nodzīvo pat pusgadu un vairāk. Un citreiz mēs pieķeramies, un citreiz mums pēc tam ļoti, ļoti, ļoti žēl, kad tas cilvēks aiziet. Patiešām aiziet, bet viņš nekad parasti neaiziet tai nozīmētajā vai noteiktajā laika, kad viņam bija prognozēts.